Martial arts. Labdien, cienījamie skatītāji! Žurnālists Silnija Duham un sporta centrs Maršals Asahi piedāvā jūsu uzmanībai reportāžu no pirmā atklātā freestyle karatē čempionāta, kurā piedalījās Krievijas komanda no Veliki Novgorodas pilsētas, kas pārstāv Okinavas karatē stilu Šoriņirju Seibukan, Anatolija Mitrofānova vadībā. Latvijas pārstāvi, kā pirmo jāmin organizators sporta centra Maršals Asahi komandu, kuru atklāšanas ceremonijā vadīja Boris Krasnovs. Klubs Kadzan apvieno vairākas Latgales pilsētas, kuru atklāšanas ceremonijā vadīja Vladislavs Fetkulins. Klubs Baltais Drakons Sergejs Taļarov vadībā, kurš ir arī reģionālās karatē federācijas prezidents. Kā arī aikido, judo, džudžutsu, hidžimusuļu, Kung-fu Dao Dugušeņ un Hapkido pārstāvi. Čempionātu organizēja sporta centrs Maršals Asahi prezidents Aleksandrs Dudaladovs. Sacensības tiesāja vadošākie republikas speciālisti. Sporta centrs Maršals Asahi tehniskais direktors Igors Sirotkins, 3. dans. Karatē kluba Kadzan prezidents Igors Fetkulins, 3. dans. Latvijas aikido federācijas prezidents Aleksandrs Osnačs, 3. dans. Latvijas taekvondo federācijas prezidents Vjačeslavs Semenkovs, 6. dans. Pirmo reizi mūsu republikā cīņas mākslas attīstības vēsturē notika sacensības, kas ļāva dažādu cīņas mākslas pārstāvjiem piedalīties kopējās cīņās. Aleksandr, uz šo brīdi Latvijā attīstās daudz dažādas cīņu mākslas, un katra organizē savas sacensības. Kā parādījās ideja apvienot dažādus cīņas mākslas pārstāvjus, un ar ko atšķirās freestyle karatē no citām sacensībām? Sāksim ar to, ka Latvijā parādījās jauns sporta centrs Maršals Asahi, kuru es vadu, un freestyle karatē turnīrs ir šī centra gada darba rezultāts. Ņemot vērā to, ka ir dažādi cīņas sporta veidi, mēs centāmies apvienot tos visus, un tas ir interesanti gan dalībniekiem un skatītājiem. Līdz šodienai Latvijā karatē praktizē tikai divus virzienus – sporta cīņas un formālos vingrinājumus, bet tradicionālais karatē iekļauj sevī arī pašaizsardzību, cietu priekšmetu laušanu un darbības ar ieročiem. Mēs centāmies to visu apvienot vienās sacensībās, dodot iespēju dalībniekam piedalīties gan cīņās, gan demonstrēt sitienu spēku un veiklību rīcībā ar ieročiem. Tas viss dod iespēju dalībniekam cīnīties ne tikai ar savu veidu pārstāvi, bet arī ar citu cīņas virzienu sportistiem. Latvijā maz piegriež uzmanību ieroču izmantošanas tehnikai. Mēs centīsimies aizpildīt šo tukšumu. Sacensībās jūs varēsiet redzēt daudz solo kompozīciju, kurās būs vērojamas darbības ar dažādiem ieročiem. Jūs redzat čempionāta saimnieku sporta centrs Maršals Asahi instruktoru uzstāšanos. Kopš pirmās dienas šī organizācija sevi skaļi pieteica un savas gadu ilgas pastāvēšanas laikā guvis vērā ņemamus sasniegumus, ko vainagoja šis čempionāts, kurā centra izlases sportisti ieguva pirmo vietu komandu ieskaitē. Centra instruktori veido iniciatīvas grupu, kura izdod specializēto žurnālu Silnija Duham un mācību videofilmas
Vispopulārākā no tām ir pašaizsardzības sērija Uzvaras zinātne. Tieši tā arī saucās demonstrācijas programma, kuru jūs pat labāk skatāties. Oranžajā kimono ir centra prezidents, žurnāla galvenais redaktors, režisors un videoinženieris Aleksandrs Dudalādovs, kurš ir arī Šotokan karatē melnās jostas ieguvējs. Viņa asistents Roberts Hvesko ir valsts policijas, fiziskās sagatavotības un tūcīņas galvenais speciālists. Viņu izpildījumā jūs redzat aizsardzības variantus pret dažādiem uzbrukumu veidiem. Čempionāta uzvarētājs solo kompozīcijās Aleksandrs Seņs izpilda karatē senāko formu unsu, kas tulkojumā nozīmē rokas, kas izšķir mākoņus. Viņa izpildījums, protams, vēl nav ideāls, bet tā kā Arkādijs ir viens no centīgākajiem Borisa Krasnova audzēkņiem, var cerēt, ka viņu vēl sagaida daudz uzvaru. Bet tagad jūs redzat melnajā kimono centra tehnisko direktoru un sacensību galveno tiesnesi Igoru Sirotkinu, kurš demonstrē īsās nūjas pielietošanas tehniku dažādās distancēs un situācijās. Ar tās palīdzību var izpildīt metienus, sāpju un žņaukšanas paņēmienus. Roberts Hvesko rāda tonfas iespējas tās policijas variantā. Bez metienu, sitienu un žņaukšanas tehnikas to efektīvi izmanto sāpju kontrolei un pārvietošanai. Vēl viens programmas dalībnieks, Maršala Sahi centra instruktors Boris Krasnovs, pārī ar Aleksandru Dudalādovu izpilda skatuvisko cīņu, demonstrējot nevienu lielisku tehniku, bet arī savstarpēju saliedētību un koordināciju. Nedaudz humora ir arī Roberta Hvesko un Igora Sirotkina uzstāšanās. Viņi rāda, ar ko var beigties draudzīgs rokas spiediens. Aleksandrs Dudalādovs izpilda kompozīciju, kura atšķirās no klasiskajām formām,
ar dinamiku, lēcienu un augsto spērienu bagātību. Labi apgūstot bāzes tehniku, var viegli improvizēt, tieši tas nepieciešams reālajā cīņā, kur pretinieku kustības nevar iepriekš paredzēt. Šo kompozīciju Aleksandrs veidoja pats, kombinējot dažādas sitienu tehnikas, kas freestyle karatē sacensībās vērtējās visaugstāk. Jo sarežģītāka tehnika un lielāks izpildījuma ātrums, jo augstākā atzīmes sportists var iegūt. Jūs varējāt pārliecināties, ka Maršala Asahi instruktori ne tikai māca citus, bet arī daudz ko prot darīt paši. Sporta centrs Maršala Asahi aicina visus interesantus uz karatē nodarbībām, kas vērstas uz cīņu tehnikas, pašaizsardzības un ieroču pielietošanas iemaņas iegūšanu. Kontakta tālrunis 718 74 21.